garšaugi lielveikalā un tagad. Kurus pirkt un kā viņus izvēlēties? Principā visi garšaugi iedalās divās daļās. Ir tie saucamie stingrie, zemīgie, eļainie, un tie ir timijāns, rozmarīns un salvija no tādiem populāriem. Un ir tā saucamā zāle. Zāle, maurloki, loki, baziliks, piparmētra, pētersīlis, koriandrs. Šos te eļainos jūs liekat un ilgi sautējat. No viņiem iznāk ārā eļa, garša, pamatbāze, basa partija. Savukārt širie te, tas ir sieviešu koris, viss tā zāle. Un tos jūs liekat vienmēr, kad gatavojat pašā pēdējā brīdī. Kā uzglabāt mājās garšaugus? Ļoti vienkārši. Nopērkt gatavus, svaigus, nogrieztus, iepakotus, perfektus, burvīgus. Ja? Atcerieties kātiņus. Vienmēr tāpat kā ziediem, skatieties uz kātiņiem. Ja gātiņi ir šādi te sulīgi, smuki un nav sažūši, tas nozīmē, ka viņi ir neseni griezti. Kā uzglabāt mājās? Izņem ārā, mitra salvetīti, ietim mitrā salvetītē un ieliec plastmasas konteinerā. Nekādā gadījumā neliec viņus pie leduskapja aizmugurē, jo tur vienkārši saldējumi iekārta un tev viņi visi sasals. Ieliec viņus apakšā, tur, kur dārzeņam jāstāv tajā atvilknītē. Un tā tu viņus var uzglabāt nedēļu mierīgi, pilnīgi visiem ēdieniem, kas gatavo un kas ir ar Āzijas garšu. Pētersīlis, maurloki, baziliks, taizemes baziliks un piparmētra. Vienmēr un der. Citronzāle arī ir pieejama Rimčikā. Gribat pagatavot Francijas virtuvi, pamatgaršau Francijas virtuvē. Salvija, majorāns, rozmarīns un timijāns. Aiziet! Pamatgaršaugs Latvijas virtuvē. Tieši tā. Dilles, aizmirstais itāļu garšaugu karalis. Oregano jeb raudene, mazliet rozmarīna, timijāns un, protams, pētersīļi, kad pabeidz gatavot. Tieši tā, visus garšaugus var nopirkt arī 3 agregātu stāvokļos. Svaigu, kaltētu vai ieeļļotu. Pesto ir vispopulārākais ieeļļotais garšaugs, kas ir baziliks, un tad vispopulārākais kaltētais garšaugs, ko mēs izmantojam tikai un vienīgi kaltētu, ir laurulapa. Savukārt svaigu, es iesaku visiem visu laiku svaigu, bet ir jau arī decembris drīz.